gribētu, lai jūs uzdodat jautājumus. Es negribu jums teikt, ko jums domāt, kā jums domāt, kāpēc jums domāt. Es esmu tikai mazs glitchs sistēmā. Man psihoterapeits teica, ka man vienkārši vajag izbļaut sāpi. Tā kā es ceru, ka tā sāpe tiks sadzirdēta. Ir tāds teiciens. Nācijas, kuras nezina savu vēsturi, ir nolemtas atkārtot vēstures kļūdas. Savulaik Karls Ulmanis aicināja padomju spēkus kā draugus mūsu valstī. Mēs zinām, ar ko tas beidzās. Dotajā brīdī mēs aicinām NATO karaspēkus kā draugus mūsu valstī. Un cerams, tikai cerams, ka tas nebeigsies tāpat kā pēdējo reizi. Galvenais neievērojot mani, es neesmu nekas īpašs, es esmu tikai psihopāts uz ielas ar megafonu. Šaus tu tagad pa ādažiem, tur vairāk ir sarunas. Vai ne? Nāka tu! Bērni, jūs gribētu redzēt karu? Nevis spēlēs, bet dabā, kā iznīcina jūsu mājas, jūsu dārziņas, jūsu vecākus? Kāpēc nē? Tas taču būtu ļoti lieliski, vai tā ne? Jūs nebaidaties no krieviem? Jūs baidaties no krieviem, jeb ne? Nebaidu! Ārvēc, kā jūs nebaidaties no krieviem? Visas problēmas Latvijā ir tikai dēļ krieviem. 25 gadus krievi. Terors. Alkaida. Un ja kāds uzdod jautājumus, tad Valmieras doma man atļauj šo darīt. Pilnīgi legāli. Pagāj, nu tev nav jāatskaitās. Tā kā policists es pienācu klāt, es jau tev... Es vēlos vēlreiz atgādināt tiem, kas nezin. Mūsu valstī ir okupantu karaspēks. Tikai muļķu nācija aicina savā valstī karaspēku, kas neatbild viņu likumiem. Tas būtu baigi superīgi. Es skatos, daudz cilvēku nav šodien pamodušies. Šodien svētdien, tas ir pilnīgi loģiski. Nu, jūs esat Latvijas nākotne. Kā jūs domājat, bērni, vai jums patīk, kā mūsu valsts rūpējās par cilvēkiem? Jūs domājat, ka viņi labi rūpējās, jeb ne? Un kāpēc viņa nerūpējās labi, kā jūs domājat? Kāpēc nerūpējās? Bērni saka, ka viss ir apkārt loši. Un kas ir tie loši? Kāpēc viņi loši? Tāpēc, ka viņi neko negrib darīt savas valsts labā un cilvēku labā, ne? Ko lūdzu? Ir tikai viens jūs esat šeit. Pag, ļauj bērniem izteikties. Tā ir mūsu nākotne. Kāpēc mūsu valdība, kā jūs domājat, nerūpējas par cilvēkiem? Kāpēc viņam žēl nav? Viņam žēl mūsu naudas, ne? Pēc jums jau, ne? Viņam žēl ir mūsu naudas, ne? Lai varētu paturēt sev. Tad es vēlos atgādināt, terora līmenis Latvijā ir pacelts uz maksimumu. Paldies! Ideāli, te viens jaunieks nobļāvās Allahu Akbar, viņš laikam ir pieņēmis musulmaņu ticību. Tas ļoti lieliski, man prieks par tevi. Bet atceries, jo tuvāk cilvēks ir reliģijai, jo viņš tālāk no radītāja. Paldies! Es skatos, mums ir daži klausītāji, es ceru, ka jums patīk. Ļoti patīk. Es vēlos arī jaunpienācējiem pateikt, es ceru, ka jūs arī zināt, jūs esat kursā, mūsu valstī ir okupanti, terora līmenis ir pacelts uz maksimumu. NATO karavīri Japānai zinām kā izvarotāji. Vēl pagājušajā gadā Japānas premjerministrs lūdza ASV kaut ko darīt, viņš izmisis lūdza, jo tas jau notiek vairāk kā 10 gadus. Tātad jūsu sievas, mātes, māsas, meitas, visas ir apdraudētas pēc būtības. Jūs varat, protams, man neticēt un pārliecināties uz savu piemēru, ja jūs to vēlaties. Tas iespējams būtu ļoti lieliski priekš NATO karavīriem, bet ne tik lieliski priekš jums.